Latvijā ir daudz kapsētu, kuru vairs apbedījumi netiek veikti, un bieži vien tās ir atstātas pamestībai. Tāda ilgu laiku bija arī pirms 250 gadiem izveidotā Cēsu pilsētas kapsēta, jeb tā sauktie Vācu kapi. Tagad te aizvadīti kapsētas svētki. Mums ir tāds ambiciozs mērķis mainīt cēsinieku apziņā attieksmi pret šo vietu, atgriezt šai vietai tās kultūrvēsturisko nozīmību un cilvēku pietātu pret šo vietu kā kapsētu. Tam tā nevajadzētu būt, ka vēsturiska kapsēta, kurā atdusas pilsētas vēsturē nozīmīgi un galu galā vienkārši cilvēki, kas pilsētu šo ir veidojuši, ka šī vēsturiskā kapsēta ir tādā stāvoklī, kāda viņa ir. Kapu pamestība arī savā ziņā ir vēstures liecība, jo daļa kapu bez aprūpētājiem paliek 1939. gadā, kad aizbrauc baltvācieši, tad seko izsūtīšanas. Kad ienāca padomju armija, tad ārkārtīgi postīja. Marmora, granīta, pieminekļi, daudz, faktiski viss bija ļoti skaisti. Ja? Tie tika saspridzināti. Kopš padomju okupācijas laika tā tiek saukta Cēsīs par Vācu kapiem. Par Vācu kapiem tāpēc, ka padomju okupācijas režīms izplatīja vietējā sabiedrībā tādu nopeļošu šīs vietas, šo vietu faktiski nonivelējošu vēstījumu, ka šeit ir apglabāti fašisti, un pret fašistiem mēs izturamies tikai un vienīgi necienīgi, arī mirušiem. Respektīvi, deva zaļo gaismu šo kapu demolēšanai. Un šī nevērīgā attieksme jau turpinājās arī vēlāk. Kapsēta joprojām ir tāda cēsnieku apziņā vieta, kurā var droši soļot cauri ar saviem suņiem, pavadiņos, vai kur līdzās dzīvojoša kundze var ielaist savu vistu pulku, paganīties. Lai šo attieksmi mainītu, paveikts liels darbs. Tagad, ieejot kapsētā, apmeklētāji tās vēsturi var iepazīt informatīvajā stendā. Tajā gan ziņas par tās sākotni, apbedījumiem un arī postījumiem. Bijušas arī sakopšanas talkas un apzināti un dokumentēti vēl esošie pieminekļi. Un iniciators šim darbam ir vēsturnieki Elīna un Gundars Kalniņi. Vai tad pareizais solis būtu vienam no tiem, kas bubina, vai tomēr būt tam, kurš inicē kaut ko lielāku, sāk kaut ko lielāku, un tad 2021. vai 2022. gadā jau tas šķiet tik ļoti sen, mēs ar Elīnu sākām ar pirmo fundamentālo soli, tā ir inventarizācija. Tātad kapa pieminekli pēc pieminekļa, kapa pieminekļa fragmentu pēc fragmenta aprakstot, nosakot materiālu, veidojot norakstus. Visi kapsētā esošie pieminekļi ir inventarizēti, šobrīd publicēti digitāli pieejamā mājaslapā kapsēta.ces.lv, ikvienam interesantam pieejami. Apzināti arī te apbedītie cilvēki, viņa likteņa stāsti. To, ka cilvēkus tik tiešām interesē, kādas personības šeit ir apbedītas, apliecina arī labi apmeklētās ekskursijas kapsētā. Mēs devējam ekskursiju kapos par pastaigu, izzinošo pastaigu. Tātad, pirmkārt, mēs esam svaigā gaisā, otrkārt, var ļoti, ļoti daudz uzzināt. Un, piemēram, pagājušo gadu notika 4, es maldīšos, laikam 5 ekskursijas, 5 pastaigas, kur piedalījās katrā apmēram līdz 30 cilvēkiem. Arī aizvadītie kapsētas svētki pierāda, ka cilvēkiem ir interese par šo vietu un tās saglabāšanu. Šeit ir manas vecmāmiņas kapi un ļoti sāpēja sirds, kad redzēju, ka te viss tiek postīts. Šobrīd, protams, ir ļoti liels prieks par šo projektu, kas ir uzsākts, jo manā izpratnē Cēsis ir viena no senajām kultūras pilsētām un gribās, lai tās kultūras lietas un cieņa atnāk atkal apakaļ un ka šeit sakopjās atkal šīs vietas. Cēsu pilsētas vēsturiskās kapsētas atjaunošanas iniciatori stāsta, ka turpināsies gan izpētes darbs, gan arī talkas, un par tradīciju kļūs arī ikgadējie kapsētas svētki.